Dažkārt mājas pienākumi var būt tik apgrūtinoši, ka mēs neviļus pie sevis iedomājamies, ja būtu kāds, kurš manā vietā to paveiktu. Izrādās, šāda iespēja pastāv. SIA Home Service LV. Nekustamo īpašumu būvniecība, apsaimniekošana un pārvaldīšana. Moto – īpašums jūsu, rūpes mūsu. Atnākot pavasarim, mostas ne tikai daba, bet arī cilvēki. Šis ir laiks, kad ik viens vēlas sakopt savu mājokli un vidi, taču mūsdienu steidzīgajā ritmā tam nevienmēr atrodas brīvs brīdis. Uzņēmums Home Service LV ir lielisks palīgs mājas darbos. Tas nodrošina uzkopšanas, elektroinstalācijas, santehnikas un citus pakalpojumus, kas atbrīvo no ikdienas darbiem un ļauj pievērsties patīkamākām nodarbēm. Идея возникла, когда пришел ко мне хороший знакомый и сказал, чем он занимался. Ideja radās, kad pie manis atnāca paziņa un pastāstīja, ar ko viņš nodarbojas. Viņš sniedza nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumus, kas bija piemēroti gan fiziskām, gan arī juridiskām personām. Un es sapratu, ka tā ir laba ideja, ko varētu popularizēt arī Latvijā. Šobrīd apkalpojam Rīgu un tās apkārtni, taču plānojam virzīties arī ārpus Latvijas teritorijas. Но впоследствии это распространится на Латвию, возможно, мы будем выходить дальше уже на европейские рынки. Uzņēmums lepojas ar to, ka neskatoties uz neilgo darbību, spēj nodrošināt savus klientus ar plašu pakalpojumu klāstu. Viss ir atrodams vienviet. Interesanti ir tas, ka uzņēmums ir atvērts jaunām idejām un pielāgojas klientu vajadzībām. Tādēļ veic ne tikai standarta pakalpojumus, bet var arī, piemēram, nomazgāt traukus vai, kā smejas uzņēmuma īpašnieks, nolasīt vakara pasaku. Bijām patīkami pārsteigti, ka daudz ir ieinteresēti mūsu servisā. Katram kaut kas ir nepieciešams, pa mazumiņam, tā tie pasūtījumi savācas. Kad klients mums zvana un jautā, vai varam ko izdarīt, mums nav tādas atbildes, nevaram. Mēs visu varam. Vajag nomazgāt grīdas, lūdzu. Jāpiesit nagla, lūdzu. Vēlaties, lai nonesam no debesīm mēnesi, mēs atradīsim veidu, kā to izdarīt. Home Service LV rūpējas par savu klientu ērtībām. Tādēļ piedāvā pakalpojumu saimnieks uz stundu, kas ietver sevī speciālista palīdzību un konsultācijas mājokļa jautājumos. Šāds pakalpojums ir pieejams ne tikai Rīgas robežās, bet arī Jūrmalā, Babītē un Mārupē. На сегодняшний день пока, скажем, у нас нет такого понятия, что мы сформировали какие-то команды. То есть мы берем... Šobrīd mums vēl nav nokomplektētas pastāvīgas darba komandas. Mēs veicam darbinieku atlasi. Paši dodamies uz objektiem un pārbaudām paveiktā darba kvalitāti. Katrs darbinieks, kas būs sevi labi pierādījis, kļūst par mūsu komandas biedru. Tādējādi varēsim būt pārliecināti par savas komandas darba kvalitāti, piedāvājot klientiem labāko servisu. Оставить команду одну, которая будет работать, то есть никто не будет за ней контролировать. Поэтому пока сами катаемся, вместе с ними смотрим, как они справляются, как делаются. И в команде оставляем только лучше. Pieteikt pakalpojumu ir pavisam vienkārši. To var izdarīt uzņēmuma mājaslapā, aizpildot pieteikumu par vēlamajiem pakalpojumiem. Taču, ja ir vēlme visu pārunāt sīkāk, var zvanīt pa tālruni, un operators visu nokārtos klienta vietā. Bija pat tāds gadījums, kad viena sieviete, ieraudzīdama uz mašīnas mūsu reklāmu, pieskrēja pie tās un jautāja, kā var pieteikt pakalpojumu un kur to var izdarīt, jo viņai steidzami bija kaut kas labojams. Mēs vēlamies, lai mūsu piedāvājums būtu sasniedzams ikvienam.